Ja Latvijā būtu vairāk uzņēmumu, mums visiem dzīve būtu labāka. Tieši tā. Tāpēc mēs sākam šo raidījumu sēriju par to, kā uzbūvēt savu uzņēmumu šeit Latvijā. Mēs vienmēr būsim divi – es un Jānis. Ja kāds jautā, kas ir Jānis? Jānis ir biznesa stratēģis. Viņš ir konsultējis vairāk nekā 700 vietējos uzņēmējus. Viņš ir ļoti gudrs biznesā. Un kas ir Marta? Marta ir jaunais uzņēmējs. Pēdējo 5 gadu laikā no nekā viņa ir uzbūvējusi Latvijā lielāko bērnu zīmolu. Kaut kas dzinulis bija iekšējais tāds, kad gribās kaut ko savu. Motivācija? Kāda motivācija? 10% no apgrozījuma gadā. Nopirkām ķieģelīti, paņēmām eļļu, sacepām un pārēdām. Ja tu ej iekšā projektā pilnībā saprotot risku, tu viņam visdrīzāk neiesi. Tie pirmie grauzdējumi mums bija pa lielam tā kā kafijas skrubis vairāk. Labi, jūs mums neesat konkurenti, brauciet, mēs jums pastāstīsim. Paprasot par maz, klients jūs pazaudēs. Uz priekšu ir vairs tikai nabaga māja vai nāve, vai ne? Protams, ka tā nav. Man vienmēr patīk atbraukt uz Rēzekni, jo te tā dzīve tomēr klusā. Pirmkārt, viņiem ir koncerta zāle. Tas jau vien, ko piesaista daudz cilvēku brauc vienkārši koncertiem, bet no Rīgas nesās. Piemēram, ja Garāņš Rīgā uzstājās, tad biļetes nedabūt, bet Gorā vienmēr kāda biļetīte palikusi. Zini, kas man patīk? Man patīk latgaļu patriotisms. Tā ir tāda pilnīgi vispār, man liekas, cik tur nav tādas lietas, tāds īsts latgales patriotisms. Tas man ļoti patīk. Bet tas nav tikai patriotisms, bet tas tāds īstums. Man patīk, ka ir diezgan daudz jauniešu, kas te nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Tas ir forša lieta. Kamēr vecie sēž un sūkstās, vai ne? Tikmēr jaunie taisa uzņēmums, taisa kafijas grauzdētavas, un taisa kebabs, un taisa ierakstu studijas, un taisa, ko tik viņi tu neteica. Kā tev liekas, Jāni, kur vieglāk ir būvēt savu uzņēmējdarbību Rīgā, kur viss notiek, mašīnas brauc, Luksusfors strādā, vai ne Rīgā? Tas ir atkarīgs no tā, ko tu gribi darīt. Man personīgi šķiet, ka šobrīd nerīgā taisīt biznesu labāk ir tiem, kas grib kaut ko ražot. Protams, ir izaicinājumi, ir darbspēka izaicinājumi, viss kaut kas, bet svarīgi ir atcerēties to, ka praktiski visi reģioni ārpus Rīgas tiek uzskatīti par kohezējumiem. Tātad tie ir tādi, kur ir izlīdzināšanas fonda sastāvdaļa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tu gribi ražot jebko. Jā. Eiropa tev diezgan nopietni palīdzēs, ja tu to darīsi ārpus Rīgas. Cik stilīgi, pasties. Jāsaka, kā Rīgā? Pasties, gan viss kā Rīgā. Īstenībā, man jau liekas, ka labāk kā Rīgā. Labs reiz, kopā. Labrīt! Kafiju var dabūt? Mēs nākam pēc kapejas. Oskaram Maculēvičam ideja par kafijas grauzdētavu un konceptu veikalu Kūp radās vienkārši mājās cenšoties pagatavot arvien garšīgāku kafiju pašam sev. Kopā ar sievu viņš uzrakstīja projektu Lauka atbalsta dienestam un saņēma atbalstu. Un tagad Rēzeknē atrodas Eiropas Savienībā vis tālāk uz austrumiem esošā kafijas grauzdētava. Jēzupa Etiopijas saknes. Tas tāds. Jēzupiņš mums ir filtrā foršs augļēns. Ja gribās iepazīties ar Kūp kafiju, tad, man liekas, tas ir labs sākums. Pašu grauzdētava tepat netālu ciemā Lenģi, tā kā ir svaigi grauzdēt kafiju specializētā, un jā, es domāju, ka Jēzupiņš būs labs. Jums vajadzētu tādu kafiju, kas būtu sauktos Latgaljāno. Tas jau būtu alkoholisks dzēriens kā Galjāno, bet Latgaljāno. Kafija ar jumtiņu. Oskars ar sievu 7 gadus bija nodzīvojuši Rīgā, bet kaut kāds nemieris abus urdīs, gribējies atpakaļ uz laukiem. Bet viņi bija nolēmuši atgriezīsies tikai tad, kad izdomās labu plānu, kā laukos nopelnīt naudu. Kafijas grauzdētavu Lenčos viņi atvēra 2019. gadā, bet kā nākamais solis sekoja kafejnīcas konceptu veikals. Kūp ir tāpēc, kad Kūp? Jā, Kūp ir tāpēc, ka karsta kafija tikko svaigi pagatavot Kūp, un īstenībā tā otra nozīme ir tam nosaukumam vārdam ir tas, ka mēs paši īstenībā kūpam ar to sirdslietu, ar to savu darbiņu, jau savā, kā saka, dzimtajā pusē, jā, Rēzeknē. Kā domā, kur vieglāk ir Rīgā vai šeit uztaisīt savu uzņēmumu? Man nebija variantu.
Es nevarēju izveidot uzņēmumu Rīgā, jo man primāri bija mērķis atrast to lietu, to nodarbošanos, to kaut kādu sfēru, kur mēs varam, kā saka, jau ielaist saknes dziļāk, un tas būtu mūsu pamats, kas, protams, arī beigās mūs pabrot. Cik tev ir liels uzņēmums? Šobrīd mēs esam 7 cilvēki, tā kā vēl joprojām mēs esam noteikti daudz, nezinu. Man liekas, ka mēs esam ļoti mazi vēl joprojām, jo tiešām nekad arī pašā startā nebija noteikti mērķis izaugt par kaut kādu lielu uzņēmumu un varbūt iet arī uz eksportu. Strādājam tiešām primāri ar Latviju, ar iekšējo tirgu. Mēs esam mazi, kā saka, bet patiesi. Jūs mīli tagad Latgalē? Es teiktu, ka jā, jo tas vislabāk strādā. Gribētos, lai mīl vairāk. Kā vienmēr, ne? Kā tev iet, žēl, ka neiet labāk. Visforšākā ir tā sajūta, kad vai satiec šeit kādu klientu, un viņš tiešām pastāsta to savu pieredzi, ka, hei, klausies, iepriekš man bija tā, bet tagad, paldies tev, mēs tā vairāk nedzeram, kā saka, to nekvalitatīvo kafiju vai kādā tirdziņā. Tu satiec cilvēku, un viņš mums iepazīst pirmo reizi, un es viņam iesaku, klausies, paņem to Brazīļu nakti, vai ne? Un iet nākamais tirdziņš, un es redzu, ka tas cilvēks nāk jau, sasveicinās, pēc Brazīļu nakts tieši tā. Un viņš saka, ko tu klausies, man esi izdarījis? Es tur 10 gadus dzēru savu ikdienas kafiju, kaut kādu, ja nesauksim brendu. Un tagad es tev pats viņu esmu izdzēris, un es vairs nevaru pārslēgties uz savu to ierasto kafiju. Tas vien nozīmē, man liekas, to, ka mēs esam pieraduši pie lietām. Oskars ir mācījies kafijas grauzdēšanu Anglijā, bet neskatoties uz to, viņa attiecības ar savu pirmo kafijas grauzdēšanas iekārtu veidojās pamazām. Iemācīties baristas, jeb kafijas pagatavotāju arodu, gan mierīgi varot arī Latvijā. Kafijas pagatavošanas ziņā, ja tu vēlies uzlabot savas zināšanas kā barista, tas viss ir pieejams. Bet, protams, pēc tam tu saproti, ka teorija nav prakse, vai ne? Esi izmācījies, esi izlasījis vairākas grāmatas, tu esi sagaidījis savu iekārtu, uzštelējis leģos, viss kārtībā. Tu ieslēdz iekārtu, klausies, ko tu tagad darīt, vai ne? Un tur bija, liekas, tiešām interesanti, kad tie pirmie grauzdējumi mums bija pa lielam kafijas skrubis vairāk, kad mēs vienkārši devām radiniekiem pirtīs kafijas skrubis, jo, kā jau pirmās pankūks. Vairs skrubi arī nopirkt pie jums? Klausies, nevar. Tā kā izreklamēm vajās nekā. Šis ir atkal laba doma, varbūt mums ir jāattīst arī tādu produktu. Jā, kosmētiskas līnija vajag. Tas mans novērojums kā konsultantam ir tāds, ka parasti tas lielākie ierobežojošie faktori cilvēkam sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību ir tas, ka cilvēks domā, ka viņš nezina pietiekoši, viņš domā, ka viņš nemāk pietiekoši, viņam liekas, ka viņa ideja nav pietiekoši laba. Un ir šādi viskaudi ierobežojušie faktori. Ko tu teiktu šādiem cilvēkiem? Bez šaubām ir jābūt lieliem mērķim, vīzijai, vai ne? Uz ko tad tu tiecies vai kur tu būsi pēc 5 gadiem. Bet manuprāt, ir ļoti svarīgi neuzlikt pārāk lielu to latiņu, lai tu nenoslīksti, un apakšā uzlikt tos mazos darbiņus. Jo, galu galā, lielās lietas nenotiek uzreiz. Arī kafijas grauzdētavu mēs neatvērām uzreiz vai kafijas konceptu veikalā. Šeit tām visām pamatām bija desmitiem, simtiem mazo lietu. Un man palīdzēja tiešām sastrukturēt, saprast, kas man ir nepieciešams, lai es tieku pie tā rezultāta. Ja? Un izdarot mazās lietas ikdienā, pāris e-pasti, pāris zvani. Ja? Un tad tas saliekās, un tad gads, 2. Cik liels tas bija tas mērķis, jā? Bet ja tev tagad piedāvāt iet atpakaļ strādāt par tādu pašu naudu, un ļoti, viss tev būtu nodrošināts mašīna un apdrošināšana. Darbiņš no 8 līdz 5. Līdz 5, jā. Mobilais telefons. Mobilais apmaksāts. Jā, tagad tā pietrūkst, jā. Bet īstenībā tagadējā ikdienā es par to aizdomājos šad un tādos grūtajos brīžos. Tagad krīze, kad viens neiet, vispār neiet. Klausies, varbūt tas no 8 līdz 5 nebija nemaz tik slikts variants. Bet joks pie malas, protams, tie ir tādi vājie brīži, kad tu tā kā pakrīti. Viņi vienmēr ir. Kas vispār ir tā uzņēmējdarbība? Ja? Kad tu uzņemies, tad pa lielam risinātu problēmas. Problēmas ir visu laiku. Neatbildēji, tad jā, tu iet atpakaļ. Nē, protams, nē.
Es neietu. Tas pamats bija tam visam, lai mēs spētu sevi nodrošināt laukos, lai būtu savā dzimtajā pusē, galu galā mājās, un tas ir izdarīts, un atpakaļ nē. Jāpiebilst, ka atpakaļceļš ir un viņš ir vienmēr. Protams. Nevajadzētu uzskatīt, ka tā kā mēs visi stāvam liels aizes priekšā, no kuras uz priekšu ir vairs tikai nabaga māja vai nāve. Vai ne? Protams, ka tā nav. Pats svarīgākais jautājums būtu, cik ilgi es nostrādātu tajā iepriekšējā darbā. Šito jautājumu es reizēm Vai uzdodu. kā es strādātu? Cik es būtu labs darbinieks? Es nebūtu vairs labs darbinieks. Es vienkārši vai slinkotu, jo motivācija. Kāda motivācija pēc tā, kad tu esi izgājis visus uzņēmējdarbības posmus? Bet šīs krūzītes reāli mākslas darbi. Žēl, ka es nedzeru kafiju. Tu ko dzēri? Klausies, krūzē jau tu vari ieliet, Jāni, dažādas šķidrumus. Tēloji? No šī varētu. Es netēloju, taču man kofeīns bija garām krūzītei aizbira. Jau sākotnēji Oskars zināja, ka Kūp būs ne tikai kafejnīca, bet arī Latgales lietu konceptu veikals. Tas īstenībā mums arī papildus bija tāds nosacījums un virziens, atverot šo vietu, kad mēs... Cik vien var no vietējā? Jā, ka mēs mēģinām sadarboties, kaut kādas interesantas lietas radīt. Tepat blakus Kūp atrodas arī slavenais Ausmeņa kebabs, kas nu jau kļūst par Latgales kebaba etalonu. Tā radītājs Valters Murāns Rēzeknē atgriezās pēc tam, kad bija kādu laiku padzīvojis un pastrādājis Rīgā. Šogad Ausmeņa kebabam apritēs jau 10 gadu. Labrīt! Jūs jau vaļā? Priekš jums, jā. Un kāpēc Ausmeņa? Ausmeņa, tāpēc, ka no rīta uzausta saule, pirmā rīta gaisma, Ausmeņa. Bet Ausmeņa es iedevu nosaukumu, tāpēc, ka tajā laikā mēs aktīvi repojām uz grupu Ausmeņa rekords. Kā tad tik cīši labi sanāca to Ausmeņa kebabu? Visi zina tevi, visi pazīst Rīgā, rindas, vispār šokā. Es tā ienācu, kad neesmu iekšā tikus, un mērķi pārpildīts. Man bija tā, ka es gribēju Rēzeknē uztaisīt kaut kādu foršu vietu, kur mēs taisīsim kaut kādus pasākumus, diskotēkas, koncertus, kaut ko. Man ļoti gribējās to tieši Rēzeknē uztaisīt. Tad es domāju, ko mēs darīsim pa dienu? Protams, ka kebabu taisīsim. Labi, tu domātu, ka kebabu taisīt, kamēr nav tusiņš, kamēr disa nenotiek, bet kā viņi taisīja? Zini, ko es tā ļoti atceros, ka es googlēju, kurš ko taisa vai kurš ko pārdot, kas tur notiek. Un daudzi Latvijas kaut kādos saitos vai komentāros apsprieda problēmu, ka nevar nopirkt to tieši gaļu. Jā. Mēs domājam, bet viņu taču varbūt pats uzmarinēt. Kaut ko tur sākām eksperimentēt tā. Man liekas arī mazliet svarīgi, ka es daudz ko nezināju tajā laikā, jo daudzi no kaut kā nobaidās, tad, kad ir pārāk daudz informācijas. Ja tu ej iekšā projektā, pilnībā saprotot risku, tu viņā visdrīzāk neiesi. Pirmā Ausmeņa kebaba filiāla tika atvērta Jēkabpilī, lai gan šajā posmā tika pieļautas kļūdas, kas neļāva Ausmeņa kebabam tur iesakņoties. Tas Valteri nav nobiedējis pamēģināt atvērt Latgales kebabu vēstniecību arī Rīgā. Lielais pieprasījums galvaspilsētā jau kopš pirmās atvēršanas dienas bija pārsteigums, un tagad Rīgā atrodas pat 2 Ausmeņa kebabnīcas – Āgenskalna tirgū un Skolas ielā. Kādu pastājas tev paprastāk? Man liekas, ka es esmu slinkākais cilvēks Rēzeknē. Man liekas, ka es esmu slinkākais cilvēks uz pasaules. Vai pat Latvijā, vai pat uz pasaules. Tiešām man tā liekas, bet kaut kas jau ir jādara. Bet man šķiet, ka ir 2 veidi slinkumi. Ir konstruktīvs slinkums un ir destruktīvs slinkums. Destruktīvs slinkums nozīmē, ka tu esi apātisks, ka tu neko nedari. Konstruktīvs slinkums nozīmē, ka tu drīzāk pacentīsies vairāk, lai tev pēc tam tas nekad vairs nebūtu jādara. Ja tas ir tavs kapitāls, tad tavs uzdevums ir noteikt, ko tu no tā kapitāla gribi atpakaļ. Un tad tu pasaki, es vēlos no šī kapitāla atpakaļ, es kā piemēru saku, 10% no apgrozījuma gadā. Tad tu iecel valdi un vadību, kuriem tu to iedod kā uzdevumu. Ja viņi pilda šo uzdevumu, to ar viņiem es apmierināts un pieliec viņiem pie algas. Kapitāls ir jebkas, kas rada vērtību. Tās var būt iekārtas, zīmols vai cilvēka rokas. Galvenais, ka ar to tiek radīta vērtība. Man ir
savs mērķis. Tas ir, es nezinu, laika posmā X, tas nav tagad, bet radīt to uzņēmumu tik spēcīgu, lai viņš var strādāt un attīstīties visos laikos. Un arī beigās, ka nāk jauni darbinieki, un ka beigās arī... Ka arī tevi var nomainīt beigās. Tieši tā, ka arī mani var nomainīt, un ka uzņēmums nevis vienkārši eksistē, bet turpina attīstīties un dzīvo. Es tā domu arī no tevis, viņam nāca, ka tu teici, kad padomā par savu uzņēmumu tā, ka tu sevi izņem laukā, kas tur paliek pāri. Un ja bez tevis nekā nav, tad ir problemātiski. Kaut kādu brīdi jau viss ir kārtībā. Bet atceramies to, ka jaunāki jau mēs īsti nepaliekam. Ne? Entuziastiskāki. Kāpēc manim pasties? Entuziastiskāki mēs īsti nepaliekam. Uzņēmēja drošības pilvens sociālais, viņš ir krietni mazāks nekā darbinieka. Lai izveidot savu uzņēmumu, kas stabili darbojās un nes peļņu, Jāņa prāt ir nepieciešami 5 gadi. Bet vispirms ir vajadzīga laba ideja. Man ir ideja. Varbūt jūs gribat pamēģināt paši sev uztaisīt kebabu. Jā. Mēs ar Gunārs jums pamācītu. Es būtu ārkārtīgi pagodināts. Griezt gaļu. Varbūt meistarības balvu man par šo tā kā nepienāk. Boņuku nevarēs dabūt par šito. Valters patiesībā ir ļoti daudzpusīgs cilvēks. Viņš ne tikai kolekcionē retro automašīnas un repo, bet tā agrāk savā Rīgas periodā strādāja arhitektu birojā. Patiesībā viņa profesija ir nevis kebabu speciālists, bet koka izstrādājuma dizainers. Tas apaļais plaukts ir mans diplomdarbs, pabeidzot Reizeknes dizaina mākslas skolu. Jā. Viņu man nebija kur likt, es viņu ripināju no vienas vietas uz otru. Tu būtībā, īstenībā, tu uztaisīji šo vietu, lai tev būtu kur nolikt šo darbu. Šeit ir 12 plaukti, un viņš tagad pulkstens arī darbojas. Arī pats tālākais un mazākais Latvijas nostūris ir laba vieta, lai uzsāktu savu lietu. Mūsu ceļš tālāk ved uz Pašulienu, kas atrodas netālu no Ilūgstes, pašā Lietuvas pierobežā. Nē, tā neizsās pēc tādas baigās biznesa mekas šitā pilsēta. Komercija šeit varbūt ļoti nezeļ, bet mēs ejam uz ļoti interesantu vietu. Reku šilta jau ir. Es domāju, tā ir vienīgā šilta vispār šajā tuvākajā rādījumā nav neviens redzams. Mēs, ja šobrīd esat pie mums Pašulienē, mūsu ceturtā bērna, teikt, iznesātā bērna auglī, kas ir mūsu veļas mazgāto Pērle, jau laulības sākumā, jau virsmanis laiku es stāstīju pie Auss, ka viņš ļoti grib uzņēmumu. Sākums jau sākās pusauģa gados, kad, nezinu, kaut kāds dzinulis bija iekšējais tāds, kad gribās kaut ko savu, kad negribās tikai citiem strādāt un pelnīt to kaut kādu ikdienišķo naudiņu, bet gribas kaut ko savu, ka tad savu veidu brīvību gribas sajust. Ideja par veļas mazgāšanas biznesu Kristīnai un Aivim Ruļukiem radusies atgriežoties no garākas ekskursijas un noliekot pie vannas istabas durvīm pilnus maisus ar netīro veļu. Līdzies, kur tad laukos mazgā veļu? Apzvanījuši vietējos viesunāms un sapratuši, interese ir. Un tad mums ir viens pazīstams puisis. Viņš zina, ka viņš kaut kādā restorānā par šefpavāru strādā. Zvana viņam, saka, klausies, kur tava restorāns mazgā galdotas. Varbūt var pastāstīt par pulveriem, kur viņš pērk kaut ko labu. Viņš saka, pagaidi, pajautāšu šefam un iedod viņa savu veļas mazgātavu, kur viņi mazgā. Zvanam mēs tam uz veļas mazgātavu, stāstam, ka mēs gribam laukos, tas ir 200 km no Rīgas. Viņš saka, labi, jūs mums neesat konkurenti, brauciet, mēs jums pastāstīsim. Un tā viņa man tā sieviete stāstīja. Un es stāvu, viņa stāsta, tur tai veļai tādi grādi šitā, un es saprotu, ka es vispār veļu nemāku mazgāt, vai ne? Tas nav tā, kā tu mājās mazgā veļu. Arī Kristīna un Aivs uzskata, ka šāda nezināšana pat nākus par labu uzņēmumu izveidošanai.
Mēs sākām ar 2 veļas mašīnām, 1 žāvētāju, 2 žāvēt, un tas mazais rullītis. Mazais gludeklīts, jā. Bet tas bija tāda nolūka, kad mazums neaiziet, nebūsim daudz zaudējuši. Nebūs tik sāpīgi, bet godīgi sakot, vīra māte vēl pat nesen prasīja, viņa saka, kā jūs dzīvojāt? Un es viņai saku, jā, bija brīži, kad mēs aizgājām uz veikalu, nopirkām ķieģelīti, paņēmām eļļu, sacepām un pārēdām. Godīgi, jo visa nauda bija ielikta iekšā. No paša pamata. Liekas, Rīgā tas nebūtu iespējams. Rīgā tas nebūtu iespējams. Kur jūs tos klientus raujat? Jo liekas, bet tu brauc ar mežu. Kur tu vispār kādam vajag? Mežiem ir tie viesumnami ar rezerviem. Bija klienti, kurus mēs paši braucām uzrunāt. Lūk, un tad mēs aizbraucām pie tās vienas muišas, un viņi saka, labi, šeit jums ir galda salvetītes. Ziniet, restorāna salvetes. Bija 40 salvetes. Viņi saka, mēs viņas esam gatavi mest ārā. Mums viņas neizmazgā jūsu konkurents. Viņas bija pelēkas, pleķainas vēl. Un kā jūs domājat, cik mēs atgriezām atpakaļ no tām 40, cik viņi varēja izmantot? 36 salvetes viņas varēja izmantot tālāk restorānā. Pie mums atbrauc draugi no Jūrmalas. Viņi saka, aizbraucam līdz Lietuvai. Nu, tas mums nav tālu līdz Zarasai, jo tā skaitās arī kurortu pilsētiņa. Un tā mēs līdz turienei aizbraucām, paēduši cepelīnas. Viņi saka, nu mēs brauksim jau uz mājām. Es saviem vīram saku, pājam tur gar ezeru. Un tur tāds veikparks ļoti forši bērniem patika un tā. Un mēs ar savu profesionālo kretīnismu ejam gar tām viesi, un tur tādas guļam mājiņas ir. Un es vīram saku, paskaties, tur tie melnie maisi, gan jau tur veļa iekšā. Un mēs tā, nu, viņš saka, varbūt vienkārši iedodam vizītkarti, varbūt viņiem ir interese. Un mēs tā, hi, un iedodam to veļas vizītkarti. Viņi uzreiz tā, kā jau vascinā vai ne krievu valodā. Mēs tā, cik daudz, nu labi, tik dodam. Un tā, viņi saka, labi, iemat izmazgājot. Un mēs braucam mājās jau pilnu bagāžnieku ar mantu. Bijušais Pašulienes veikals ir jau 3. uzņēmuma telpas. Aivis pats arī veļu savāc un nogādā atpakaļ klientam, cenšoties pielāgoties arī ļoti specifiskām prasībām. Dažkārt tas nozīmē aizkarus savākt pusnaktī un atvest atpakaļ 5 no rīta. Pirms viesnīcām mostās pirmie viesi. Es man arī baigi patīk mazgāt redz, nezinu, kaut kas tajā ir. Kā viņš iet uz priekšu? Viņš tā rulēs. Un kur viņš nāk ārā? Viņš tur pa apakšu nāk, redzi? Paskaties, tur un tā smuks salokās. Jā. Nedēļā mums izmazgājas apmēram sezonas laikā. Cik? Kāda tonna veļas. Opa. Kā Pašuliena lepojās ar jums? Es domāju, ka jā, jo šeit mēs šeit pašā Pašulienai man šķiet ir veikals un mēs, un biblioteka. Abi izvēlējušies ar biznesu nodarboties šeit, jo Aivie vecāki ir no tepat netālu esošās Bebrenes. Vienam ir vecāki šeit, un viņam tur zeme, un tā viņš saka, un viņš saka, nu, es te vairāk visus pazīstu, vai ne? Un tā, tāpēc savējie, jā, viņš saka, ja man kaut ko vajag pārnest, atnest, es zinu, kam palūgt palīdzību, vai ne? Atnāc palīdz man pienest veļas mašīnu, vai tur vēl gludekli. Un tad viņš tur sadzvana, viss notiekās. Un tā, un viņš saka, ja es svešā vietā, kam tu zvanīsi? Un tad bija tā, ka cilvēki raustīja durvis, nāca prasīt, kas jums te ir? Cilvēkiem nebija izbrīnt, kāda veicmazgātāva šajā visā tādā? Jā, bija sākumā, kas jums tur nesīs mazgāt? Mēs jau, tad, kad mēs svērām, mēs sapratām, ka mēs ejam uz korporatīviem klientiem. Tas ir tas, kas mums nesīs ar naudu uzņēmumu. Bet mēs esam atvērti ar iedzīvotājiem. Šķiet, ka darbs Pašulienes veļasmazgātavā nekad nerimst. Tomēr Kristīna saka, ka ģimene seko kristīgajām vērtībām, tāpēc svētdienas vienmēr ir brīvdienas. Es gribēju teikt to, ka ir ļoti uzmanīgi jābūt ar sevis pārstrādināšanu, jo tas nevienam beigās nenāk par labu. Ne biznesam, ne klientiem, ne pašiem. Bet jā, īstenībā strādājam, cik varam. Bet vismaz viena diena ir mūsējā, tas ir labspīgai. Jā. Viena no mūsu vājībām, tādiem vājiem punktiem ir tā, ka mēs, protams, strādājam melnām mutēm, vai ne? Tā nav problēma.
Un mēs gribam, lai mūsu klienti ir apmierināti un priecīgi. Varbūt dažreiz mums arī kaut kas neizdodas, nobīdās. Mēs esam pateikuši 3 un atbraucam 4, vienkārši neesam paspējuši, vai ne? Jo viņi jau nav vienīgie, kuriem vajag 4, arī citam klientam vajag, vai ne, 3:30, vai ne? Un tad visādi mums ir, bet tas, ka mēs nespējam pajaut, palūkt to naudu, vai ne, pateikt, tas ir tāds cenošanas jautājums. Jā, jo liekas, ja nu viņš aizies no manis prom, ja nu es par daudz palūktu. Te ir svarīgi arī saprast, ka paprasot par maz, klients jūs pazaudēs īstenībā, vai ne? Un to ir ļoti svarīgi ņemt vērā. Jā. Ja jūs paprasīsiet naudiņu mazāk, nekā jūs varat, tikt, ar cik jūs varat nosekt savus izdevumus, klients zaudēs jūs. Jā, un jūs mēs zaudēsiet klientu. Bet tieši tā. Un tāpēc mans ieteikums ir mēģināt saprast, kas ir tas apjoms, ar kuru jūs varat strādāt. Jā. Izveidot cenu lapu, protams, ar iespējām sniegt atlaides, ja jūs to varat izdarīt, un to labāk laicīgi ir ierēķināt šajā aprēķinā iekšā. Un tad iet ar šo cenu kā ar tādu, kas ir jūsu cena. Arī šāds nostūrs nav nekāds šķērslis tādai foršai uzņēmējdarbībai, vai ne? Tad tā jau atbrauc, liekas ārprāts, kas notiek nekas. Man ļoti iedvesmoja šie uzņēmēji. Kā es to redzu, tad šeit tu vari uztaisīt pelnošu uzņēmumu, vai ne? Tu vari nodarbināt cilvēkus. Un manā galvā visu laiku bija tā, bet tad kāds tad vairs var būt attaisnojums tādam cilvēkam, kas, piemēram, Rīgā domā, vai viņam vajadzētu pamēģināt? Man liekas, ka Pašalienis var būt kaut kāds nākošā, kaut kāda Silīcija ielai Latvijas. To mēs redzēsim. Kādas izmaksas nav, tur tikai es domāju, ka tās telpas ir, ko daudz nemaksā. Jā. Dzīvojumā platība darbiniekiem, es domāju, tā arī būs pieejama. Pieejama. Kas to zina? Un tās secinājums par Pašalienu? Mans secinājums ir tāds, ka jebkurš var būt uzņēmējs. Tu var būt uzņēmējs, es varu būt uzņēmējs. Viņi var būt uzņēmēji, jebkurš skatītājs var būt uzņēmējs. Arī tu vari būt uzņēmējs.